Labdien! Šodien es gribu parunāt par to, kādas tehnoloģijas Microsofts piedāvā, lai varētu pieņemt labākus lēmumus uzņēmumā un konkrēti paskatīties, kāpēc tieši finanšu jomā šo lēmumu pieņemšana, balstoties uz datu analīzi, ir ļoti svarīga. Populārākie jautājumi, ko finanšu cilvēki uzdot viens otram un arī ko parasti uzņēmuma vadība uzdot šiem finanšu departamentiem, finanšu direktoriem, ir, cik maksā mūsu produkts. Mēs saprotam, ka produkts sastāv no ļoti dažādām daļām un sadaļām, un var piemērot dažādas metodas, kā piemēram activity-based costing, produkta pašizmaksu rēķināt un dažādas lietas, lai saprastu, cik mums izmaksā produkts, vai mēs viņu pārdodam pietiekami rentabli, vai šī cena ir augsta, varbūt kādā komponentē mēs varam samazināt šo cenu. Nākamais, protams, ir jautājums, cik maksā mūsu process, jo viss arvien vairāk tiek šīs darbība virknēta procesos, un mums jāsaprot, cik maksā katrs procesa solis, cik maksā viss process. Tas ir dārgi, lēti, salīdzinot ar konkurentiem un tā tālāk. Saistībā ar procesiem un saistībā arī ar zināšanu darbiniekiem mums arvien vairāk ir jāsaprot, vai tās kompetences, kas mums ir nepieciešamas, piemēram, jaunu produktu, jaunu virzienu izstrādē, vai šo darbinieku apmācība, kas iegūst šīs kompetences, ir izdevīgas, vai viņas atmaksāsies, cik ilgā laikā. Un tā ir vēl viena tāda liela pozīcija un jautājums, uz kuru gribu uzzināt atbildi finanšu cilvēku un arī uzņēmuma vadība. Un, protams, arī vai peļņa, ieņēmumi, izmaksas uz dažāda tipa aktivitātēm, dažāda tipa darbības jomām, cik tas maksā, cik tas ir liels un tā tālāk. Un šie visi jautājumi, viņi ir tādi loģiski, viņi ir saprotami, bet īsti ar to vairs nepietiek, jo viņu jau ir diezgan daudz. Piemēram, mums ir 10 tādi jautājumi, kas ir visi diezgan svarīgi, un mēs saņemam uz viņiem pietiekami korektas atbildes, tad tas tik un tā ir pat daudz, tas ir diezgan daudz mums atbildes, un no šīm visām atbildēm, saliekot to visu kopā, tāpat grūti saprast, kā tad darbojas uzņēmums, ko tad mums darīt tālāk. Un tāpēc ļoti svarīgi saprast, kādi varētu būt šie īstie jautājumi. Un runājot par datu analīzi, ir tāds datu analīzes guru, varētu teikt, speciālists, kas šobrīd pasaulē tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem šajā jomā, un tas ir Tomas Davenports. Un viņš izstrādāja tādu matricu, kur sarindoja datus tādā ļoti uzskatāmā veidā. Pirmkārt, viņš sadalīja datus pēc laika. Tātad pagātne, tagadne un nākotne. Un sadalītos arī divos tādos horizontālos līmeņos, informācija un izpratne. Ja mēs paskatāmies kreisajā augšējā stūrī, tad informācija pagātnē, tas ir tas, ko mēs pazīstam visvairāk, tās atskaides, grāmatvedības, finanšu atskaides, tas patiesībā tas, uz ko mēs visvairāk ikdienā analizējam, dati, ar kuriem mēs strādājam, tātad pagātnes dati. Un tas, ko Davenports saka, kad uzņēmumiem jāvirzās uz to, kad jāsaprot, kāda būs izpratne nākotnē, jeb informācija nākotnē. Un tā ir prognozēšana un dažāda scenārija analīze. Mēs nevaram saprast, sevišķi augstas nenoteiktības apstākļos, un nenoteiktība ekonomikā arvien pieauga, mēs nevaram paredzēt konkrētu lietu, kas notiks. Līdz ar to mēs arī nevaram uzstādīt konkrētu mērķi, jo principā, ja mēs nezinām precīzi, kas notiks, tad arī tas mērķis ir tāds precīzi uzstādot mērķi, mēs varam vienkārši viņu nekad nesasniegt. Līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt dažādus scenārijus. Kā piemēram, klasiski tas ir labākais, sliktākais, vidējais scenārijs. Un tad atbilstoši balstoties uz tiem scenārijiem paredzētiem, mēs varam rīkoties šodien. Un Davenports saka, ka tieši uzņēmumi, kas spējas labāk analizēt datus un spējas labāk veidot šo scenārijus, arī iegūst konkurences priekšrocību. Runājot par to, vai mēs mēram to, ko vajag, vai mēs uzdodam šos pareizos jautājumus, kā mēs sākām ar šiem jautājumiem, ko uzdod finanšu cilvēki, tad 25 gadus atpakaļ
vairāk kā 25 gadus atpakaļ, Maikls Lūis uzraksta grāmatu Moneyball, kas balstās uz patiesiem notikumiem, kur aprakstīts, kā beisbola komanda Oakland Athletics, kas ir līgā viena no pēdējām, pieņem darbā matemātiķi, statistiķi, un šis statistiķis, analizējot beisbola datus, konstatē, ka tie faktori, pēc kuriem izvēlās labākos spēlētājus un arī attiecīgi aprēķina, cik par viņiem var maksāt naudas, ir nepareizi, jo viņi nav saistīti tiešā veidā ar spēļu rezultātiem. Un viņš atrod šos īstos faktorus, un tādā veidā Oakland Athletics ar nelielu budžetu izveido komandu, kas uzstāda pēc kārtas uzvarēto spēļu rekordu visu laiku augstāko rādītāju šajā jomā. Manuprāt, tās bija 19 uzvaras vai 21. Un tas parāda to, kad it kā strādājot pat ikdienā ļoti daudz speciālistu, skatoties uz šiem rādītājiem, iespējams izvēlēties nepareizs rādītājs. Un pagājušajā gadu pēc šīs grāmatas motīviem arī uzfilmēta filma Moneyball ar Breda Pitta piedalīšanos. Tāda interesanta filma. Interesanti, ka pagājuši 25 gadi un pagājušajā gadu oktobra Harvard Business Review ir raksts, kad saistībā arī ar šo grāmatu, kad joprojām uzņēmumi izmanto nepareizus rādītājus. Lai gan ir visa informācija, sapratne, pieredze, bet joprojām uzņēmumi bieži vien izmanto nepareizus rādītājus, līdz ar to uzdod nepareizus jautājumus un saņem pareizas atbildes, bet nepielietojamas pareizā veidā. Viens no tādiem vēl papildus iemesliem ir šis tāds ļoti izplatīts tagad datu analīzē termins, HIPO, Highest Paid Person Opinion, un tas nozīmē, ka bieži vien cilvēki, kas ir vadībā uzņēmuma augšgalā, kā šeit no tās definīcijas izriet, kad ar lielāko algu, kad viņu lēmums, viņu domas bieži tiek uztvertas un vērtētas augstāk nekā datu analīze, kas arī varbūt ir kaut kāds iemesls tam, kad netiek pieņemti pareizie lēmumi. Un vēl tāds apstākļus kā big data, jeb tas, kad big data pēc būtības ir liels apjoms nestrukturētu datu, un šo nestrukturēto datu apjoms Latvijā pamazām aug, un šobrīd varbūt viņš nav tik liels, bet pēc gadiem vai varbūt pat ļoti drīzā nākotnē šo nestrukturēto datu analīze, kā piemēram informācija sociālos tīklos, informācija internetā, dažāda cita veida informācija, palīdzēs mums labāk izprast klientu uzvedību un darbinieku uzvedību. Kāpēc finanšu lēmumu pieņemšanā tik ļoti svarīga datu analīze? Un kāpēc tieši finanšu jomā ir nepieciešams veikt tādu datu analīzi? Viena no atbildēm ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies uz metodēm, kas tiek izmantotas tādā strateģiskā un operatīvā vadīšanā, tad viena no pazīstamām metodēm ir Balanced Scorecard, ko radīja Roberts Kaplans un Deivids Nortens daudzus gadus atpakaļ. Un šobrīd šie abi zinātnieki strādā jau pie nākošās metodas, pie definīcijas par to, kā savienot strateģisko vadīšanu ar operatīvo vadīšanu. Jo, ja šīs abas jomas nav savienotas, tad uzņēmums atkal neattīstās sabalansēti, ir laba stratēģija, bet viņa netiek izpildīta, un atkal tiek kaut kas visu laiku darīts, bet tā stratēģija nesaņem atgriezenisko saiti, un nenotiek varbūt pareizās strateģiskās iniciatīvas netiek izstrādāts. Mēs redzam šajā modelī, kad ir divi cikli, šis strateģiskās mācīšanās cikls un šīs operatīvās vadīšanas cikls, un pēc būtības šajā modelī un arī dzīvē vienīgais tāds īsts saskaras punkts ir budžets un dažādi līdzsvarotā mērķkāršu rādītāji. Un šis budžets, kā finanšu instruments, protams, viņš ir tas, kas savieno strateģisko ar operatīvo vadīšanu. Līdz ar to ļoti svarīgi tieši finanšu
finanšu jomā, tieši finanšu cilvēkiem saprast, kādā veidā nevis vienkārši nepildās, mainās cipariņi, bet kādā veidā sasaistās ar šo budžetu strateģiskā un operatīvā vadīšana, kā tiek iegūta atgriezeniskā saite, kā parādās šie nefinanšu rādītāji. Un tā ir tā liels izaicinājums finanšu departamentiem, finanšu direktoriem. Žurnāls CFO, Chief Financial Officer, vairākos rakstos definēja tādu strateģisko aliansi priekš finanšu direktoriem, ar ko finanšu direktoram visvairāk jādraudējās organizācijā. Un CFO žurnāls saka, ka Chief Financial Officeram ir jādraudzējās, jeb jāveido šī strateģiskā alianse ar Chief Information Officer, ar IT direktoru. Un ja mēs paskatāmies par datu analīzi, kāda mainās domas, jeb kāda ir uzskatība, cik liela ir šī sinerģija, tad tas, ko parasti finanšu direktors prasa un kāda ir finanšu direktora biznesa sāpe, kad mums ir nepieciešams apkopot datus no dažādiem avotiem, jo visi dati nav vienā vietā. Ir Exceli, datubāzes, sistēmas. Mums vajag iespēju iegūt datus no dažādiem avotiem un, lai mēs varētu paskatīties dažādas kopsakarības. Standarta atbilde no IT direktora ir tāda, ka labi, mēs to varam izdarīt, bet mums ir jāveido tāda liela datu noliktava, kurā mēs no visiem šiem avotiem no sākuma savāksim datus, un tad jūs varēsiet vienā vietā viņiem piekļūt. Kas īsti nav tāds ne ātrs, ne viegls, ne lēts risinājums, un bieži vien šādi projekti notiek ilgi un varbūt bez laimīgām beigām. Nākamā lieta, ko vajag finanšu direktoram, ir tas, ka nepieciešams ātri iegūt atskaites un spēt variēt ar dažādiem parametriem. Uz ko IT direktors saka, jā, protams, uzbūvēsim šo vienoto datu modeli, uzliksim virsū datu noliktavai un nopirksim kaut kādu, izvēlēsimies BI rīku, datu analīzes rīku, un kur jūs varēsiet veidot un skatīties nepieciešamās atskaites. Arī šis ceļš, viņš ir tāds, teiksim, sarežģīts un arī nevienmēr tiešā veidā atbild uz šo jautājumu. Un tad trešais jautājums, ko finanšu direktors varētu uzdot, kad cilvēkiem ikdienā ir jāspēj pieņemt lēmumu, un lēmumu jāpieņem pietiekami ātri, un līdz ar to viņiem jābūt pašiem iespējai iegūt šo nepieciešamo jēgu no datiem. Uz ko IT direktors parasti atbild, kad vajadzētu būt tomēr datu analītiķu vienībai, jo visi nespēs iegūt datus, iegūt šo jēgu, un viņiem būs jāmācās, kā rīkoties ar dažādām sistēmām, un līdz ar to nepieciešams uztaisīt labāk profesionāļu vienību, kas gatavos visu informāciju, ko pieprasīs. Šeit vislielākās lamatas ir ar to pieprasīs un iedos, jo praksē ir tā, ka, lai cik ātri tas būtu, starp pieprasījumu un atbildi ir pietiekami ilgs laiks, kas bieži vien ir tik ilgs, lai pieprasījumi vienkārši pēc atskaitēm nenotiktu. Un kādas tad ir slēptās rezerves, jeb ko varētu darīt finanšu departaments ar saviem spēkiem, ja IT departaments atbild šādā veidā? Tad viena es teiktu, no šiem slēptajiem rezervēm ir Microsoft Excel. Un sākot jau no 2010. versijas Exceļa, principā Excelī ir visas nepieciešamās tās funkcijas, jeb atbildes, jeb tehnoloģijas, kuras uzdeva finanšu direktors un prasīja no IT direktoriem, kas nozīmē, ka jau šobrīd ir šis rīks. Un Excelis, kādu mēs esam pieraduši viņu redzēt, tas ir vienkārši šis elektroniska tabula, worksheets, kurā mēs varam ierakstīt formulas, sasortēt datus un ar viņus apstrādāt, varbūt pat pastrādāt ar pivot tables, dažādā veidā sakārtot. Bet Microsoft paplašina Excel ar dažādām funkcijām, kas pietuvina viņu pie šī te kabatas BI rīka, jeb tāda datu analīzes rīka, ko iespējams lietot jebkuram
zināšanu darbiniekam, kuram vadītājam, lai ātri iegūtu to informāciju, to jēgu no datiem, kas ir nepieciešama. Tātad Power Pivot, principā tā ir maza datu noliktava, relāciju tāda datubāzīte, kas ir Excelī iebūvēta, kas ir tajā pašā Excel failā iekšā, kur var izveidot savu maziņu datu noliktavu. PowerView tā ir funkcionalitāte, kur var dažādos veidos interaktīvi attēlot informāciju un zīmēt grafikus. Inquire tā ir funkcionalitāte, kas ļauj mums labāk pārvaldīt lielus datu apjomus un dažādas formulas Excelī. Un visbeidzot, data mining, tas ir funkcionalitāte, kas mums ļauj izmantot dažādus matemātikas algoritmus, lai analizētu datus, lai iegūtu šo papildus jēgu tiešām vienkāršā veidā. Papildus tam ir šie KPI rādītāji un speciāla valoda priekš Power Pivot, priekš šīs datu noliktavas, lai atvieglotu lietotājiem darbu ar datiem. Ja mēs paskatāmies uz Power Pivot, tad tā ir funkcionalitāte, kas mums ļauj būvēt šo datu modeli, šo savu datu noliktavu, ielādēt datus no dažādiem avotiem un tad viņus attēlot uz ekrāna vienkāršā veidā ar dažādiem filtriem, nospiežot filtrus, analizēt informāciju kontekstā. Principā tādā veidā katrs priekš sevis var izveidot tādu kabatas BI, tādu datu noliktavu sev uz darba vietā. PowerView ietver sevī dažādus vizuālus attēlošanas veidus, kā kartes un dažādi tipa grafikas, kas agrāk nebija vispār Excelī un Office'ā. Un visbeidzot, data mining ir algoritmu kopa, kas ļauj analizēt datus pēc sarežģītiem matemātiskiem algoritmiem vienkāršā veidā. Ja mēs gribam saprast, kurš no faktoriem visvairāk ietekmē peļņu, kurš no faktoriem visvairāk ietekmē klienta lēmumu pirkt mūsu produktu, tad data mining for Excel, jeb šis add-ins priekš Excel, nodrošina to, ka iespējams vienkāršā veidā, izmantojot šos datu algoritmus, iegūt ātras atbildes uz mūsu jautājumiem par noteiktiem faktoriem un hipotēzēm, kā arī veikt tādas darbības kā klasterēšanu, jeb grupēšanu, segmentēšanu, klientu segmentēšanu vai arī prognozēšanu. Un tas nozīmē, ka tie rīki, patiesībā tās tehnoloģijas, kuras ir nepieciešamas finanšu departamentam, jau ir šobrīd finanšu departamentā. Tas ir Microsoft Excel. Protams, kad mēs viņā nesaskatām varbūt to kabatas BI, jeb šo datu analīzes rīku, jo es uzskatu, ka lielākais Excel, jeb Microsoft BI konkurents ir pats Excelis. Jo mēs esam pieraduši pie Excela kā pie elektroniskās tabulas, un mēs neuzskatām to par tādu līdzvērtīgu datu analīzes rīku. Līdz ar to šis rīks jau šobrīd ir jums pieejams, un ir jāsāk vienkārši viņš lietot. Protams, kad lielā mērā tas saistīts arī ar organizācijas kultūru, vai šī datu analīze ir tāda ikdienas darbība. Es uzskatu, ka nākotnē tā būs tikpat ikdieniša darbība, kā nosūtīt e-pastu, ir analizēt datus. Labāk, pirms varbūt mēs neesam ātri uzmetuši un sāanalizējuši kaut kādus pamatfaktorus, mēs nemaz tālāk neko nerīkojamies. Jo datu analīze, tas nav tā, ka mēs dienām sēžam un analizējam datus, piemēram, data minings, kas iebūvēts Microsoft Excel, viņš mums burtiski pāris minūtēs iedod tādu hintu, tādu ieteikumu, kā tad izskatās situācija, piemēram, ar vienu vai otru faktoru. Mēs vienkārši to pieņemam zināšanai un saprotam, vai tas ir būtiski vai nebūtiski, un tālāk jau pieņemam lēmumus parastā veidā. Un tas, kas vēl palīdz ļoti izmantojot datu analīzes rīkus, tad noteikti komunicēt lēmumus un noteiktas strateģiskās iniciatīvas ir vieglāk, ja viņas balstās daļēji vai pilnībā uz šo datu analīzi, jo mēs vienmēr varam izskaidrot šīs cēloņu sakarības un arī parādīt noteiktus datu analīzes rezultātus. Tas arī viss, ko es gribēju šodien pastāstīt par Microsoft BI, un
iesaku jums apskatīties tās iespējas, ko jaunākās Microsoft Excel versijas piedāvā. Paldies!